Tur ir privāta augstskola. Studenti vai ne? Jūs aizvāt, jūs esat pusgada amatā. Jā. Ko jūs īsti paveikat? Ko jūs izdarīt? Man lielās vilcienos. Lielos vilcienos? Jā. Pirmkārt bija apdraudēts neatliekamās palīdzības sniegšana. Un es atgautu tos 50. Rīgas pirmā slimnīca man tas šeit dīvaini. Tas nav absolūti nekas dīvains, jo Rīgas pirmā slimnīca jau uztur pašvaldība. Viņa uztur tās ēkas un tā pieder pašvaldībai. Un pasūtījumu tur nav jāizvieto, jo var pilnīgi to pasūtījumu. Tā ir cenas slimnīca. Cilvēki ir pieraduši, viņi var aiziet kaut vai sasitās, viņi aiziet turien. Traumpunkts tur paliek 24 stundu neatiekamā palīdzība, tur paliek visi speciālisti, tur paliek visas aparatūras, kādas ir par Rīgas domas naudu iegādātas. Un tas viss, un finansējums, es varu pat pateikt, kāds ir nākamā gadā. Nē, man neinteresē. Jā, varbūt ne jums jautājums, tas vispār, ko es teiktu par to, ka Latvijas valsts augstskolās izglītības līmenis ļoti zems. Privāta augstskola, es lepojos par vismaz privātajām, nevis valsts. Tikai tādēļ, ka visi pasniedzēji nāks turien mācīt, un tur ir krietni labāk. Tur maksā naudu, bet... No kādām skolām nāksiet privātie? Jo es esmu profesors Rīgas Tradiņu universitātē. Es beidzu 79. gadā Rīgas medicīnas institūtu. Tikko es parakstīju ar Izraelu šo te līgumu, un es gribu teikt, ka es tur sastapu mūsu Rīgas medicīnas institūtu beidzējs. Kas attiecās uz konkurentspēju, tad mediķi absolūti konkurē. Absolūti, vai ne? Es uzņēmēju darbības vadību. Jā, es sebā beidzu maģistratūru, un man ir MBA grāds arī privātā. Tas ir apsveicami, bet kādēļ cilvēki saka, pāris cilvēki, kas ir kā tur sēž iekšā. Mums bija tāds ekonomikas ministrs, man 20 gadi, bet man pat nāk smieķi par viņu. Kā var Latvijā būt tāds ekonomikas ministrs? Man 20 gadi, bet man liekas, es saprotu tur 4 reizes vairāk, bet tas tur, kas nothing special saka. Bet tas nav ekonomikas. Nu labi, viņš finansē vai kas viņš? Viņš nav. Vairāk jau viņš bija. Man principā neinteresē, tas, kas vienkārši par to pasmējos. Man tas šķiet nepieņemami, tas Padomju Savienības mantojums, ko cilvēki vienkārši neinteresē. Es jums gribu teikt, ka tas nav Padomju Savienības mantojums. Kāpēc nav, ja visi vecie cilvēki, kuri ukuļdošana, korupcija, tagad tas viss notiek. Tas ir tik ļoti izdevīgi to visu saistīt ar padomu laiku, bet ko es jums gribu teikt, starp citu padomu laikām ministri visi bija speciālisti. Un tas ir tieši demokrātijas iegūms, ka ministri kļuvuši vai ne pār nespeciālistiem. Es esmu par to, ka ir jābūt speciālistam. Tieši tā. Redziet. Jo, cik unikāli mūsu ministri, ka vienu brīdi viņš ir ekonomikas, pēc tam viņš ir aizsardzības, pēc tam ir iekšlietas. Jā, viņš visu pārzina. Mums ir tik unikāls cilvēks. Pirms pāris dienām es biju Lietuvā, un tur satiksmes ministrs, Ainārs Lesers. Es viņu cienu, viņš ir uzņēmējs, bet viņš nav politiķis. Kāpēc? Ainārs Lesers. Lesers nav politiķis? Es viņu neuzskatu, viņš ir uzņēmējs, viņa domāšana ir uzņēmēja. Nu, viņš nav politikā jau viņš interesē savas idejas, bet tās idejas jau nav sliktas. Absolūti labs. Viņam pateicoties mums ir, lai arī es nepārstāvu pirmo partiju, bet mums ir lidos Rīga, kas konkurēt spējīgi ir, un Igauni lidot caur mums, un Lejas lidot caur mums. Kāpēc nav ceļi tādā pašā kārtībā? Tāpēc kas likvidēja ceļu fondu? Es nezinu. Es zinu. Un tas bija redzes laikā. Nē, tieši tā. Un redziet, tāpēc jums vajag paskatīties, viņš likvidēja to, ko Lesers izveidoja. Ceļu fonds tam tika izveidots pirms Lesers, protams. Nē, nu, godīgi sakot, situācija, kad mēs reāli redzam, kad ir kaut kādi labie cilvēki, kas vēl tur ar to motivāciju tautai darbojās, ja? Un ir tad arī kaut kāda otra tā elita, ar kuru ir tikai jārunā uz jūs. Vai tas ir tas, kā apmēram kā jūs vērtējat to situāciju Latvijā šodien? Bet es domāju, ka katrs cilvēks atsevišķi ļoti varam atklāt ar savu motivāciju. Redziet, man tā lietas man pašai personīgi. Es esmu un ārstam jau tā viņa motivācija, kāpēc viņš gāja 73. gadā, kad es stājos Rīgas medicīnas institūtā ar lielu konkursu, tajā laikā bija absolūti ideālistiski. Un ir tāds cilvēks, kas strādā, kā jūs sakiet, vai ne, bet to jau mēs nevaram atklāt. To mēs varam tikai redzēt pēc darbības. Ja viņi darbi apliecina, ka viņi strādā daudz labāk, tad tas tā ir. Tāpēc es negribu teikt ne par vienu, jo es nepazīstu tik labi cilvēku. Jā, labdien! Sveicināt! Es televizorā bieži redzu. Man tāds zinības es teiktu, vai ne? Patīk infekcijas ir līdz viskamam, un viņam bieži jāatzīst, kad es biju centra direktora. Jā, bet runa nav īsti par to. Es gribēju pajautāt tieši par to pirmo Rīgas slimnīcu, ko aizsākt, ja es pareizi saprotu. Neviena Latvijas slimnīca nav aizslēgta.
Slimnīca ir, jā, tas ir masu nulles plašsaziņas līdzekļu informācija. Slimnīca ir sadalītas līmeņos. Pirmā slimnīcā paliec 24 stundu traumpunkcionēm. Tad es tomēr varu aiziet un man ir... Protams, jūs varat aiziet, ja jums būs kaut kas notiek. Ja jums aiziet dienā speciālistu konsultāciju, un tur, ja kāds no ģimenes ārstiem vēl izvēlēsies, tur ir telpas, tad viņš varēs arī kāds ģimenes ārsts būt. Es saku, viņa darbojās pilnīgi. Un visas Latvijas slimnīcas darbojas. Mēs pat vārdu slimnīca Visas īsti nē, nu es te dzirdu pat plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka ir ļoti daudz aizslēgts. Pirmais līmenis ir dienas slimnīcas ar speciālistiem un patēra ārstēšanos dienā, bet lauku cilvēki nevar vakarā aizbraukt projām, jo viņam nav ko aizbraukt. Tad tā slimnīca kalpo kā tā sauktās slimnīcas viesnīcas. Trūcīgām personām tās apmaksās arī no tā sociālās drošības tīkla sarežģītas vārds, patiesībā tā ir Pasaules bankas nauda, ne? Kur prasīja, kad mēs tagad tiem cilvēkiem trūcīgi, kur tikai tas, kam paliek 90 lāsts pēc nodokļu nomaksas no minimālās algas. Es gribētu panākt, ka tas būtu pie 150 lāstiem, bet tagad notiek, jo veselības ministrija vienotās, mēs atļaujamies tieši ar Pasaules bankas ekspertu Čārlu Gritiņu, kas atbild par to Pasaules bankas faktiski šeit Latvijas valstī kontaktēt, un viņš atbalsta tādu latiņas, kas ir pacelšana augstāk, bet kā mums tas izdosies, tas jau jāpanāk ar ministru kabinets. Bet vispār slimnīcās otrs līmenis ir aprūpes slimnīca. Tas nozīmē, ka jūs, piemēram, daudz, kas jau neattiekās palīdzības slimnīcā, ne jūs, tas nav labi teikt, bet kādu cilvēku izoperē, un viņam vajag tādā augsts līmenis slimnīca atrakstīt 5-6 dienas, vai ne? Vidējais ārstēšanās ilgums, bet viņš vēl nav vesels. Viņi pārved uz aprūpes slimnīcu. Līdz ar to ir aprūpes slimnīca, kur ir notāks tarifs pa pulku dienu. Un visbeidzot ir šīs 22 neaizlietnās palīdzības slimnīcas, no kurām 7 ir reģionālās. Tas nozīmē, ka Kurzemē tā ir Ventspils, kas tagad ir apvienojusies ar Talsiem, un Liepāja, kas apvienojas ar Saldu un Kuldīgu, un aizpus jau iepriekš Kuldīgu pievienoja. Tālāk Vidzemē tā ir Vidzemes slimnīca, vienīgā Vidzemes slimnīca, un no reģionālām Latgalē tā ir Daugavpils un Reizekne, pie kam Daugavpilī ir Krāslava klāta un Krāslava un Preļi, un kas mums palika Zemgale. Zemgalē ir reģionālā slimnīca Jālgava un Dobela. Un plus, tātad tās ir 7 reģionālās. Tās lielās slimnīcas, kur tās ir reģionālās. Tālāk ir ja? 2 universitātes klīnikas lielajiem cilvēkiem. Tā ir Pauls Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un tā ir Austrijas klīniskā universitātes slimnīca ar lielākajām daļu gaļazaru un onkoloģiju. Bet tā viss ir Austrums.